Sveiki, sveiki! Nu tā aplūkosim vienu uzdevumu saistībā ar neatkarīgiem notikumiem. Mums ir dot divi lokšāvēji, Rauls un Jūris. Viņi piedalīsies sacensībās. Pēc sagatavošanās turnīra statistikas varbūtība, ka Rauls trāpa mērķi ir 0,8, varbūtība, ka Jūras trāpa mērķi ir 0,7. Un mums jānoskaidro varbūtība, ka mērķi trāpīs vai nu viens vai otrs, un katrs šauj vienu reizi. Tātad vispirms sagatavošanās. Šis ir tas, ka Rauls trāpa mērķī, R, protams, un jūristrāpa mērķī, kas, protams, ir jē. Un mēs, protams, zinām abu šo notikumu varbūtības. Varbūtība, ka raustrāpa mērķī ir 0,8, varbūtība, ka jūristrāpa mērķī ir 0,7. Un mums ir jānoskaidro apvienojums, varbūtība, ka vismaz viens trāpa mērķī. Un, protams, mēs zinām, tā kā šie ir savienojumi notikumi, varbūt drīkst būt tāds gadījums, ka gan rauls, gan jūristrāpa mērķī, tad mēs zinām, ka tas būs jārēķina pēc šādas formulas. Bet mēs saskaramies ar nelielu problēmu. Mēs nezinām šo elementu, šo šķēlumu varbūtību. Bet tie ir neatkarīgi notikumi. Tas nozīmē, ka tas, ka rauls ir vai nav trāpījis, neietekmē to, vai jūras trāpīs. Tam tā nevajadzētu būt vismaz. Bieži vien mums būs pašiem jāizdara secinājums, vai šie notikumi ir neatkarīgi vai atkarīgi. Un mums jādomā reāli, kā ir. Vai raula trāpījums kaut ko nozīmē Jurim vai nē? Es pieņemu, ka nē. Jums arī tā vajadzētu pieņemt. Tāpēc mums ir spēkā šķēluma varbūtība tad, ja mums ir neatkarīgi notikumi. Un vienkārši ir jāsareizina šīs varbūtības. Tātad 0,8 reiz 0,7 kopā 0,56. Un tāpēc es tagad varu izrēķināt apvienojuma varbūtību 0,8 plus 0,7, jo mēs zinām, ka nebūs 1,5% varbūtība. Noteikti būs mazāk. Mīnus 0,56. Un, manuprāt, tas nozīmē, ka varbūtība ir 0,94. Lūk tā. Tāda ir atbilde. Tā mēs to noskaidrojam, tā mēs lietojam neatkarīgo notikumu īpašību. Jācer, ka kļuva skaidrāks. Tiekamies jau citā video.